Mans vismīļākais skolotājs teica, ka māksliniekam vispār nevajag runāt, lai māksla runā par viņu. Mani sauc Vladislavs Lakša. Es esmu mākslinieks, bet man vairāk patīk sevi saukt par radošu cilvēku vai multimākslinieku. Tāpēc, ka man patīk ne tikai zīmēt ar zīmoli, bet arī gleznot, tēlniecība patīk, animācija un tā tālāk. Biju students, es neatceros, pirmais kurs tas bija vai otrais, es aizgāju uz Vecrīgu zīmēt, mums bija vasaras prakse, un es pamēģināju uzzīmēt vienu džekiņu. Es uzzīmēju portrētu, un man bija baili viņam to parādīt, es atceros, bija kompleksi un tā tālāk, bet es nopelnīju savu pirmo piecīti. Un es sapratu, ka jā, var nopelnīt ar mākslu. Man ļoti paveicās ar mammu. Viņa visu laiku ticēja man, teica, ka man viss sanāca. Cik es atceros, es visu laiku zīmēju tikai to, ka man pašam patīk. Un nebija nekādas robežas komerciālais darbs, tas vai paši sev. Un ideja ir numur 1. Man visu laiku galva ir idejas, un es varu skicēt. Es nekad netaisīju provokācijas dēļ. Vienkārši patīk zīmēt. Es iedvesmojos caur sportu, jā, caur basketbolu. Vienkārši varu pastaigāt pa ielu un tā tālāk. Ja nav mūzes, tad es tev saku, ka Lakšai uz priekšu. Tev vienkārši jāstrādā un viss būs ok. Es domāju, ka visiem māksliniekiem vissvarīgākā lietā uzvarēt sev. Man vienkārši uzrakstīja Toronto Raptors menedžers, ka viņam ļoti patīk mani darbi un viņš grib sadarboties viņi. Es teicu, ok, es neticēju, es atceros. Es domāju, tas ir fakes droši vien, nevar būt. Bet man liekas, ka talants tas nav galvenais, smags darbs ir galvenais. Un ja ir talants, tad vispār ir forši. Ja tu zīmē ar roku, ar parastu zīmoli, tur var sajust tekstūru, faktūru un smaržas visas un tā tālāk, bet planšēts viņš ir pa lielam ir sintetisks. Es gribēju, lai cilvēki man redzēja pēc 20 gadiem, kā Lakša passion. Lai darbos bija sajūta, ka cilvēks patiešām mīlē savu darbu un strādā visu laiku ar enerģiju un mīlestību.